Labvakar visiem! Tad esam sapulcējušies uz pasākumu, kuru saucam Atveram zvaigžņoto debesi. Un tas saistās ar zvaigžņotās debesis 2025-2026 ziemas numuru atvēršanu. Ziemas numurs mums tiešām šķiet izdevies interesants, un mums arī ir vairāki jauni autori. Tajā skaitā piedalās šajā zvanā. Un mums arī tradicionāli ir viesis. Šajā gadījumā pie mums viesojas Jauniešu astronomijas kluba vadītāja Agnese Ozola. Bet par to mazliet vēlāk. Tagad dodu vārdu žurnāla galvenajam redaktoram Ilgonim Vilkam. Lūdzu. Jā, labvakar visiem. Tātad mēs šeit satiekamies ziemas saulgriežus gaidot. Tā viens no svarīgiem gada skārtu ciklu elementiem, un pēc tam jau viss turpināsies, ies uz pavasari. Tāpat arī žurnāls iznāk atbilstoši gada laikiem, un tāpat arī turpinās, un mēs ceram, ka šī žurnāla izdošanas tradīcija turpināsies vēl ilgi. Vēl jau vairāk, kā Mārtiņš minēja, ka nāk klāt arī jauni autori ar jauniem interesantiem tekstiem, bet šajā žurnāla numurā es gribētu uzsvērt divas lietas. Šorīt bija saruna par žurnāla saturu radio raidījumā Nabam, un tur es uzsvēru to, ka man ir prieks, ka ir latviešiem dažādi panākumi astronomijas jomās. Tā skaitā starptautiskajā astronomijas astrofizikas olimpiādē skolēniem, un tā skaitā, piemēram, arī izveidota jaunā skolas observatorija Latvijā Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā. Un otru momentu, ko es gribētu uzsvērt saistībā ar konkrēti šo žurnālu numuru, ir lielās jautājumu zīmes. Proti, mēs gana daudz rakstām par to, kas vēl nav līdz galam skaidrs. Un nav tā, ka mēdz cilvēki domāt, ka tagad atkal viss teorijas ir apsviestas kājām gaisā. Tā nav. Ir kaut kādās noteiktās zināšanu izpratnes sadaļās mūsu priekšstati nav pietiekami, un pie to pilnveidošanas ir jāstrādā. Piemēram, šādi raksti ir par to, vai mēs dzīvojam lokālā tukšumā, un piemēram, vai Betelgeizē ir vai nav pavadonis, kas tur varētu palīdzēt izskaidrot tās zvaigznes spožuma izmaiņas. Tā kā, manuprāt, saturs ir interesants, aicinu vienkārši lasīt, abonēt. Šobrīd tas ir īpaši aktuāli decembrī, abonēt žurnālu jaunajam gadam. Ir mazliet palielinājusies abonēšanas cena no 9 eiro uz 12, bet tas bija solis, kas nebija spērts vairāk kā 10 gadus, un es ceru, ka lasītāji mūs sapratīs, šis pieaugums ir neliels. Tad atkal dodu vārdu tālākai sarunai Mārtiņam. Jā, paldies Ilgon par ievadu. Varbūt sākumā uzreiz arī došu vārdu Agnesei. Agnese, vai tu mūs redzi, dzirdi, un mēs tev arī gribam ieraudzīt. Tad labvakar, Agnes. Redzu, dzirdu, čau. Jā. Es ceru, ka jūs mani arī redzat. Jā. Tad pats pirmais jautājums, vai esi veikusi mājas darbu, vai esi izlasījusi šo ziemas numuru? Jā, izlasīju. Neaizpildīju krustvārdu mīklu, bet es skatījos, ka tur jau kāds cits ir paspējis visas atbildes atrast. Jā, labi. Tad ļoti labi. Tad mēs varam tagad lapot cauri šo numuru digitālā veidā, pārskrienot pār tēmām, un pie katra raksta tev būs iespēja komentēt, uzdot jautājumus pēc saviem ieskatiem. Visu satura rādītāju mēs tagad šādā veidā neatstāstīsim, jaunumus arī, varbūt nē, bet jāsaka, ka mēs kopumā parasti jaunumos mēģinam uzsvērt to, kas saistās vairāk ar Latviju. Tad, kas tieši saistās ar Latviju, un tad mēs šeit varam izlasīt, tiešām visas 3 ziņas ir
tā piesaistītas mūsu zemē, un ir daži ļoti interesanti rezultāti tieši saistībā ar asteroīdiem. Tālāk ir tāda starptautiska pētījuma ziņas, un pēc tam mēs nonākam pie vienu no tādiem ankura rakstiem, kas ir tulkots, un varbūt došu vārdu raksta tulkotājiem Ilgonim komentēt, par ko ir šis raksts. Jā, ir tāds visnotaļ labs tīmekļa žurnāls Conversation, kurā jauni pētnieki, kas paši pat ir veikuši kaut kādus pētījumus, dalās ar saviem rezultātiem, bet nevis vienkārši uzskait faktus, bet arī tādu veidu plašāku analīzi. Un tas nav sausā zinātniskā valodā, bet plašai publikai saprotamā. Starp tiem šad un tad gadās tiešām ļoti interesanti raksti, kad es vēršos pie šo rakstu autoriem ar lūgumu atļaut tos iztulkot, un lielākoties arī šo atļauju mēs saņemam, un tālāk mēs jau nonākuši pie šī materiāla par to, vai tiešām mūsu priekšstati par visumā homogenitāti un izotropiskumu ir jāmaina, kas ir viens no svarīgiem elementiem mūsdienu kosmoloģijas pamatos, un kad arvien vairāk it kā pierādījumi liecina par to, ka šajā konkrētā telpas apgalā, kur dzīvojam mēs, vielas ir nedaudz mazāk. Kāda tam ir nozīme, kas no tā seko, lasiet rakstā. Jā, labi, paldies. Te dodu iespēju arī pavaicāt kādu jautājumu vai komentēt Agnesei, vai... Es pakomentēšu, tur gan būs mazliet priekšā teikšana par to, kas ir tajā rakstā, bet viena lieta, kas man aizķērās, ir tas, ka mēs it kā astronomijā izmantojam vienu attālumu, ko mēs zinām, lai noteiktu nākamo attālumu, tad nākamo attālumu mēs atkal izmantojam, lai noteiktu aiznākamo attālumu, un mēs tieši runājām pagājušajā nedēļā jauniešu astronomijas klubiņā tēmā par visumu, kas atkārtojas katra decembra sākumā, ka tas, kā mēs iedomājamies visumu, ir tikai tad, ja mēs līdz šim tās lietas esam sapratuši pareizi. Un pēc šī raksta izklausās, ka kaut kas varētu būt ne pavisam pareizi vismaz dažos gadījumos, un tas kaut kā maina lietas. Tad, jā, interesanti katrā ziņā. Arī man liekas, ja tā liekas, ir fakti žurnālā un ir tādas nezināmas lietas, likās jau par visu, kaut kas vismaz ir nezināms, bet izrādās tomēr pietiekami daudz nav. Jā, tad varbūt vēl kas sakāms Ilgonim? Jā. Labi. Tā, ejam tālāk uz nākamo rakstu. Nākamais raksts mums ir par Betelgeizi. Mēs jau esam arī reiz rakstījuši par to, ka Betelgeizē brīžiem tā ļoti tas spožums samazinās, un tad ir dažādas teorijas, kas to izraisa. Un tā, es skatos, šī gadījumā, raksta autors nav uz vietas, tāpēc man nāks tā iepazīstināt to saturu. Un tad ir dažādi priekšstati, vai Betelgeizes virsma ir neviendabīga, vai arī ir kāds pavadonis. Pavadonis tāds tā kā otras zvaigznes izskatā. Un tad šī gadījumā viens no tādiem jaunākajiem varbūt pētījumiem norāda uz to, ka varētu būt tāds pavadonis. Un tajās reizēs, ka viņš trāpās mums uz skata līnijas, tad arī kāda veida tas aptumšojums notiek. Bet par to tuvāk lasām šajā rakstā. Te man jautājums ir mūsu šīs dienas iesēji, vai tu proti atrast ziemas debesīs Betelgeizi? Jā, es protu atrast ziemas debesīs Betelgeizi. Interesanti, ka šajā rakstā bija arī par to, ka
kāpēc varētu būt, ka Betelgeize ir kādreiz bijusi spožākā zvaigzne, jo viņa ir Oriona alfa, un par alfu parasti sauc spožāko zvaigzni, bet patiesībā spožākais šobrīd ir Rīgals. Varbūt kādreiz tā bija Betelgeize. Jā. Un tāpēc tā tas ir nosaukts. Un, vēl šis raksts man atgādināja, lika padomāt par divām lietām. Viens ir tas, ka astronomiskos mērogos lietas notiek tā reti un lēni parasti, un ir ilgi jāgaida. Izklausās, ka šo te mēs varētu uzzināt negaidot kādus 100 vai miljonus gadu. Izskatās, ka tas apriņķošanas periods ir tam iespējamam pavadonim ir pietiekami mazs, lai jau pavisam drīz zinātnieki varētu pētīt tālāk. Un otra lieta, kas man likās interesanti, ir tas, kā tomēr mainās valoda. Tas gan nav pavisam astronomiski, bet tur bija rakstīts par Betelgeizes vārdu. Mums tā liekas, parasta lieta, bet kā tas vārds ir radies no kaut kāda pilnīgi pavisam cita vārda, kurš ir saprasts mazliet citādi. Un man ik pa laikam ir tādas diskusijas ar vīru, kuram pirmā valoda nav latviešu valoda. Un ir vairāki tādi vārdi, kuri angliski nozīmē vienu. Mums liekas, ka latviski tam vajadzētu nozīmēt to pašu, bet tā nav. Piemēram, ir projector. Angliski tas ir tā kā projektors, bet latviski prožektors iztulkojās kā pavisam kaut kas cits. Jā, tas arī ir interesanti. Tā, labi, paldies par šo komentāru un virzamies tālāk. Uz nākamo rakstu. Nākamais raksts ir viena lapus. Es domāju, ka mums viņu nevajag atstāstīt. To drīzāk lasītājiem vajag izlasīt. Vai jautājums tāds, vai kādam ir kāds komentārs jautājumi par šo nelielo faktu par raķetēm? Es piebildīšu, ka kopš tā notikuma, kas rakstā aprakstīts, ir pagājuši apaļi 100 gadi. Tūlīt būs pagājuši nākamā gada 16. martā. Jā, Ziepes numurs skaitās. Jā, sanāk bez 3 mēnešiem 6, bez 3 mēnešiem 100 gadu. Tā. Man ir mazs jautājums, Ilgoni, ja jau tā var jautājums. Mēs zinām, ka Goddārda vārdā ir nosaukts Amerikā tur viskaut kas mūsdienās. Bet izklausās, ka viņš sākumā nemaz nebija tāds plašs atzīsts, pazīstams, kam visi deva naudu un tam līdzīgi. Vai viņš savas dzīves laikā tāds kļuva, vai tas tikai pēc nāves? Jā, lielā mērā pēc nāves. Līdzīgi kā Canderam bija situācija, kad atzinība nāca vēlāk, un arī Koroļova nozīme Krievijā pa viņu tās, attiecīgās varas institūcijas saprat vēlāk. Un vēl Godārs esot bijis tāds diezgan noslēgts. Viņš baidījās, ka viņa izgudrojums nozags, tāpēc strādāja diezgan pats pa sevi. Tā tas bija. Tā, labi. Tā, virzamies tālāk. Nākamais raksts mums ir par kosmiskiem laikapstākļiem. Arī senāk mums ir bijuši dažādi raksti par šo tēmu, bet jāsaka, konkrēti šis ir raksts, kas nāk mums ar turpinājumiem, un ir tāds pārskata raksts par to, kā Zemes magnetiskais lauks miedarbojas ar Saules vēju, ar dažādiem ārējiem starojumiem, un kādi efekti veidojas uz Zemes un kas ir novērojams. Tā, ja es pareizi skatos, autori mums nav klāt, bet mēs esam gatavi pakomentēt un īsumā padiskutēt. Man tāds personīgais skatījums tāds, ka tie kosmiskie laikapstākļi, tas tā kaut kā izklausās tā. No vienas puses it kā tā tuvināti cilvēkiem, lai tas būtu saprotams, bet no otras puses es domāju, ka lielākai daļai, ja kaut ko tādu pajautāt, tas liktos, ka tas ir vispār kaut kur prom tālu un uz mums neatiec. Un, ja tā skatās, tad reāli laikam tā
pēdējo 10 gažu laikā civilizācija nav īsti izjutusi ļoti spēcīgus efektus no tā, ka kaut kas tur augšā nestrādā kā vajag. Tie, kas darbojās ar tehniskām ierīcēm un pavadoņiem, to noteikti izjūt, bet tādi ikdienas cilvēki par laimi vēl to nav izjutuši. Bet noteikti jau kādreiz kāds ķibeles lielāks varētu būt. Vai ir kādi vēl citi komentāri un viedokļi par šo tematiku? Jā, bet šie pētījumi ir vajadzīgi un tie jāturpina, lai visus šos te efektus saprast labāk, un kas ir lielais pluss, ka šī raksta autori ir profesionāļi, kas darbojas šajā jomā, un arī šajā rakstā, šo rakstu tulkoju no krievu valodas, ir spējuši, jo viens no autoriem ir ukraiņu astronoms, ir spējuši tā ļoti skaidri un saprotam paskaidrot sarežģītas lietas, tā kā šai ziņā raksts ir ļoti vērtīgs. Es lasīju un domāju, tur ir tāda zinātne apakšā, mēs tikai ziemeļblāzmas ejam skatīties, tur, par tiem bezpilota traktoriem, kas, droši vien kļūst jau arvien vairāk par ikdienu, par bezpilota aparātiem, kas paļaujās uz GPS, man liekas, ka kaut arī tajos pēdējos, kopš kaut kādiem 80. kad bija tas notikums Kanādā, nav it kā nekas tāds traks bijis, bet tas var kļūt arī vien vairāk aktuāli. Tieši tā, jā, tas var paņemt ļoti daudz, kā sākos pārsteigumu, jo tie pētījumi noteikti, bet ļoti daudzas iekārtas un sistēmas ir faktiski neaizsargāts pret šādiem traucējumiem un efektiem, ja kaut kas tāds grandios notiek. Tā kā tas ir šāds raksts vairākās daļās un diezgan interesants un apjomīgs. Tā, ejam tālāk, un šeit es aicinātu raksta autoru pakomentēt. Varu tikai piebilst, ka viens no intervijas dalībniekiem ir arī vairākās ērgļa nometnēs semināros piedalījies, un acīm redzot, tieši pēdējā viesošanās reize bija arī tāds tā kā impulss noorganizēt interviju. Lūdzu. Jā, tātad stāsts, kā var nojaust no virsraksta, ir par latviešu studentiem, kas Nīderlandē būvē raķetes, un tieši tas arī tur notiek. Ja konkrēti, tad vairāki latviešu studenti ir izveidojuši šobrīd jau starptautisku grupu, kur ir vairāk kā 40 dalībnieki, un viņu mērķis tātad faktiski ir izstrādāt pašiem savu raķeti, un pamazām viņu padarīt vien jaudīgāku, vairāk kārt izmantojamu, un līdz pat mērķim kādu dienu arī sasniegt kosmosa robežu un pēc tam arī iespējams izveidot jau orbitālu raķeti. Un šobrīd viņi jau ir uztaisījuši savu pašu izstrādātā dzinēja otro versiju. Tā ir, nezinu, vai jau ir, vai vēl nav, bet bija uz sarunas brīdī, bija situācijā, kad to taps izmēģināts šis dzinējs. Tā kā darbs notiek, interesanti, ka viņiem ir arī finansējums pieejams gan no universitātes, gan no, ja es pareizi sapratu, vietējās pašvaldības, un tur ir tādi atbalsta mehānismi studentiem, kas ļauj tātad iegūt līdzekļus arī tiem projektiem, kas, kuram šeit arī ir attēlētas dzinējas testa standā. Tātad, tā gatavība šim izmēģinājumam bija augsta, tad, kad mēs runājām. Tā, pārējo lasiet. Jā. Noteikti Agnesei, kā jauniešu astronomisku klubu vadītāji, ir arī varbūt daži no dalībniekiem zināmi, kas kādreiz varbūt ir apmeklējuši šo klubu. Patiesībā otrādāk man viņi ir zināmi no tā, ka es mazliet esmu palīdzējis olimpiādēs, un man liekas, ka tur ir kāds vārds dzirdēts arī no olimpiāžu dalībniekiem, kas ir ļoti labi. Un vēl šis raksts man lika uzreiz nofotografēt virsrakstu un aizsūtīt kādai manai draudzenei, kur prasa par saviem bērniem, kur viņi varētu
varbūt mācīties, ko Latvijā, ja viņi grib būvēt raķetes, un tur ir viss pieminēts, gan RTU, gan šī te Nīderlandes universitāte. Nu, katrā ziņā man liels prieks par tiem puišiem tā tik turēt, un cik forši, ka viņiem ir arī finansējums, nu, es sapratu arī kaut kādi sponsori. Un tas sākās kā aizraušanās, tā izklausās pāris jaunieši, un nu jau ir kārtīga grupa, un viens otru bīd, un liels prieks par viņiem. Labi, paldies. Jā, tālāk mums ir arī tāda neliela informācija par to, ka var ieskatīties īstā teleskopā ne tikai Latvijas Universitātes astronomiskā turnī, bet arī Baldones dubultu paviljonu teleskopā. Par to mums ir uzrakstījis Varis Karitāns. To jau sen vajadzēja. Jā. Izrādās, tur rakstīts no 2007. gada, es pirmo reizi dzirdu. Jā, man bija zināms, ka kādreiz tādas debesu demonstrēšanas ir notikušas, bet es nezināju, ka tas joprojām turpinās. Arī man tas bija savu veidu jaunums. Uzzināt, ka šī lieta vēl turpinās, bet tas viss notiek ar iepriekšēju pieteikšanos. Nu, tā kā visi Baldones observatorijā, tur jau varēja arī uz ekskursiju, uz lielo teleskopu pieteikties un uz planetāriju un uz dažādām lietām, bet... Jā, lielā teleskopa ekskursijas gadījumā sanāk var apskatīt teleskopu no malas, redzēt, kā viņš varbūt grozās, un ir iespēja apmeklēt tādu nelielu planetāriju šovu, bet šeit ir reāls teleskops, kurā var ielūkoties. Tā Ilgons gribēja teikt. Kam formāli tas ir lielākais amatieru teleskops Latvijā, kurā var ieskatīties, veicot vizuāls novērojums. Jā, protams, viņš ir kalpojis ilgstoši un tā kvalitāte varbūt nav tik izcila, bet, reizēm tas diametrs izšķirtspējas uzlabošanas dēļ daudz ko nozīmē. Un, tagad tikai cerēsim, ka Varim Karitānam tagad negāzīsies pūļi, lai viņš pats tiktu galā. Bet, ja viņš sapratīs, ka netiek galā, tad viņam būs jāaicina kāda cita astronomijas interesanta no Latvijas palīgām. Jā. Tas tik būtu labi, jo vairāk interesējas, jo labāk. Jā, un tā izrādās, ka ir dažādas iespējas, gan daudzās vietās ielūkoties teleskopu. Mēs mazliet vēlāk runāsim par Jelgavu, kur ir iespēja ielūkoties modernā teleskopā, un tā vien šķiet, ka kaut kur ir jāapkopo pilns saraksts, kas kur notiek, kur ir dažādas tādas astro lietas pieejams interesantiem. Tā, nākamais ir mums tāds kā hronikas atskats uz vasaras pasākumu. Katru gadu mums notiek astronomijas ērgļu semināri, šogad notika Snēpelē. Mazliet formāts bija modificēts, bija savu veidu eksperimenti, dalībnieki bija jautri, zinoši, un kopumā atmosfēra bija ļoti interesanta. Par to mazliet sīkāk tad lasiet šajā nelielajā rakstā. Jāsaka tāds, tieši runājot par teleskopiem, te ir tā viena bilde no tādas savu veidu teleskopu parādes. Man šķiet, ka tas bija rekords, ka mūsu seminārā bija teju 20 dažādi optiskie instrumenti, kas bija novietoti vienā garā rindā, sākot ar pavisam neciliem un vienkāršiem tālskašiem, beidzot ar tādiem kārtīgiem teleskopiem. Tā kā tas bija tāds interesants moments. Jā, lūdzu, Agnes, var arī pajautāt. Jā, es redzu, ka tu jautā, vai Sergeja teleskops ir publisks. Ja piesakās, tad droši var nākt, jā. Agnes, varbūt tu var pakomentēt par ērgļu semināru, jā, jo tu arī piedalījies. Jā, es piedalos katru gadu, ja vien nav kaut kas pēkšņi ārkārtējs. Noteikti iesaku tiem, kas vēl nav piedalījušies, katru gadu apmēram 2. augusta nedēļas nogalē, bet to parasti precizē jūlijā. Ņem pretī, man liekas, ka visus, arī tie, kas pilnīgi nesaprot, arī tie, kas vēl mazi bērni,
jo es zinu, ka daži no tiem maziem bērniem ir tagad izauguši par riktīgi labiem jauniešiem, kas jau var olimpiādēs kaut kādas vietas pelnīt. Tā kā ir vērts. Raksta autorām gan izskatās, kaut kas tur pietrūka. Jāatzīst, man arī pietrūka mazliet salīdzinot ar iepriekšējo organizatoru komandu, bet man liekas organizatori malači, jo jaunieši, lai viņiem arī izdodas. Labi. Ejam tālāk. Tālāk bija arī savu Heida Chronikas turpinājums, bet par citu datumu. Nevairs par augustu, bet par septembri. 7. septembrī bija vērojams vakar pusē pilns mēnesi aptumsums, kas mums nebija noticis jau vairākus gadus. Un dažādās Latvijas vietās tad bija tādi interesanti novērojumi. Bija tādi fotomednieki Rīgā, gan uz tiltiem, gan Zaķu salā un citās vietās. Un tad bija arī ārpus Rīgas un izdevās iegūt gan foto kolāžas, gan laiklēciena fotoattēlus, kas ir mūsu arī fotostāsta attēls. Tā kā par to jūs variet izlasīt šajā nelielajā atskatā. Tā, un tālāk dod vārdu atkal Raitim, pastāstot par to, kas tā pa konferenci notika un par ko šeit mums ir tāds atskatā. Vēl dod vārdu arī Agnesei, varbūt pakomentēt par mēnesi aptumsumu. Par mēnesi aptumsumu. Jā. Vai varbūt jautāt kaut ko? Man patīk, ka arvien vairāk cilvēki par to zina un arī man prasa, kad tad būs un kas tur būs un kur jāskatās. Man ļoti patīk, ka Sergejam un Ilgonim abiem diviem ir sanākuši lieliski attēli. Bet, priekš manis personīgi mēnesi aptumsums ir tāds paskatos, jā, ir forši, bet salīdzinot ar saules aptumsumiem, uz kuriem es mēdzu braukt, tas tāds priekšvietējā notikuma ļoti labi, bet es iesaku nākamgad braukt uz saules aptumsumu Spānijā, 12. augustā tas notiks. Josla ies pāri visai Spānijai pilnā aptumsuma josla, noteikti jums ir jāredz pilns aptumsums. Tā kā tie, kas vēl nav sākuši gatavoties, iesaku, ir pat WhatsAppā grupa, kur cilvēki dalās ar idejām, kā tur tikt un kur tieši braukt. Tas ir to vērts, tiešām. Jā, labi. Piebildīšu, ka šo fotokolāžu veidoja Juris Seņakovs. Maz precizējums. Tā, lūdzu, Raiti, tagad par konferenci. Jā, tad faktiski savā ziņā nebijis notikums. Rīgā pirmo reizi notika, man liekas, tā bija vairāk kā 10. reizi, jau no galvas precīzi neatceros, bet tā ziņā šī konferences nenotiek pirmo reizi, bet viņa pirmo reizi notiek Baltijā. Un tā ir tāda starptautiska konferences, kas faktiski veltīta kosmosā ievākto datu izmantošanai. Tas galvenais mērķis. Mēs zinām, ka ir virkne pavadoņi, kas to vien dara, kā dažādos veidos fotografē Zemi, ievāc datus par augu valstī, blīvumiem, kas tur, kur aug, par visādiem citiem parametriem, un šos datus ir iespējams izmantot taiskait arī tautssaimniecībā. Un faktiski tas galvenais mērķis bija savest kopā nozares profesionāļus, radīt platformu, kur varēja tad veikt viedokļu apmaiņu, informācijas apmaiņu. Un vairākas dienas, sākumā bija 2 dienas Latvijas universitātē, pēc tam 2 dienas bibliotēkā, kā tāds nopietnas pasākums. Un tāpēc arī rakstam, ka tas bieži tādas lietas pie mums nenotiek. Jā, te jāsaka, ka tā nav tiešām Latvijas veidota konference, tā ir kārtīga starptautiska konference, kur notiek Latvijā, un kaut vairāk šādu konferenču, kuras gadu no gada ceļo pa dažādām valstīm, kā vienu no savām pieturvietām dažādu notikumu sērijā izvēlētos arī Rīgu, jo Rīga vai kāda cita Latvijas pilsēta, bet tiešām Latvijā ir visas iespējas, lai lieli starptautiski pasākumi notiktu. Tā kā
tas ir tāds labs vēlējums. Tā, varbūt kādiem ir kādi komentāri jautājumi autoram. Tā, ja nav, tad Man likās, ka Jā. vajadzētu vairāk vēl dalībniekus. Tur bija rakstīts apmēram 500. Es tā domāju, mēs varam vairāk arī uzņemt. Bet Jā, kaut tur ko ir tas- jāsāk. Bet, zin kā, problēma bija, man liekas, ka nebija viņš pietiekami popularizēts. Tas notikums. Vismaz es par to uzzināju pavisam vēlu. Tā. Savā ziņā nejauši. Tā kā, jā. Jā, labi. Tā, nu, nākamo bildi ir jāskatās. Un īstenībā viņi jāskatās lielā formātā pa visu ekrānu vai pa visu atvērumu. Varbūt pat komentāri lieki, bet fotostāstā varbūt Ilgonim ir kas piebilstams, jo šis attēls tiešām ir ļoti saudabīgs. Man tieši pie mājas ir tāds brīvs debesis laukumiņš, un es redzēju, ka tieši tur labi iekļausies šis te mēnesis aptumsums 2 stundu garumā, un es izplānoju šādu foto, bet es nebiju gaidījis, ka iznāks tik efektīgi, jo tur ir 240 kadri salikt kopā mēnesim kustoties, un ekspozīcija nemainās, kā mēnesis ir tumšs pilnajā fāzē, pēc tam viņš kļūst gaišāks daļajā fāzē, un beigās jau ir pilnīgi zem sēna pagājis nost, un tur ir pilns mēnesis spožus. Un tā fotoaparāts man sataisīja. Man ļoti patika, un tad es popularizēšu maksimāli šo bildi. Vēl arī tagad priecājos pats skatoties. Tajā vakarā bija neliela dūmaka, un tas to gaismas izkliedi, acīm redzot, veicināja tā kā oreola ap mēnesi. Tā. Labi. Tā, dodamies tālāk. Annas Ginteres raksts. Anna ir mūsu redkolēģijā un atsūtīja ziņu, ka, diemžēl, šobrīd veselības apstākļu dēļ nevar piedalīties, bet tā ir tāda rubrika Tauta runā, kur mēs apskatāmies dažādas jautājumus, kas sociālos ir uzpeldējuši. Šī gadījumā ir jautājums tāds, ja Andromedas miglājs saplūdīs ar mūsu piena ceļu, ja mūsu galaktiku, vai gadījumā kāda zvaigzne, kas ies garām, neizjauks mūsu Saules sistēmu, nozags kādu planētu, un kas cits var notikt. Skaidrs, ka tāda varbūt tiešā sadursme ir maz varbūtīga, bet kaut kas uz to pusi ir aprakstīts dažādos darbos, arī literāros, tā kā te ir tādi interesanti jautājumi. Lūk, Anna uz šo atbildi. Varbūt neteiksim priekšā kas te notiek, bet varbūt ir kādi komentāri jautājumi lasītājiem vai Agnesēm. Man ir jautājums, bet Annas jau nav. Bet varbūt kāds, varbūt arī būs vērts, ja kāds cits atbildēs. It kā zvaigznes vai sadursies vai nesadursies, bet tajā sadursmē rodas novas un pārnovas, un vai tas varētu būt veselīgi mums? Tādas novas netālu salīdzinoši. Tā. Nav veselīgi, īpaši, ja tās ir tā specifiskā tipa pārnovas, kas vienā noteiktā virzienā vērš gammas staru kūļus, uz 2 virzienos, un ja tāda gammas staru kūļi trāp zemē, un cik var spriest pēc subizmiršanas datiem tādi notikumi ir bijuši, tas nav tas labākais. Un man šķiet, ka modeļi vēl arī nav tik precīzi, kur mēs nonāksim Saules sistēmā, vai tāpat būsim lielā vienotās galaktikas perifērijā vai kur citur. Tā kā laiks rādīs, bet laika vēl ir daudz, vairāk kā 4 miljardu gadu, tagad pat tas skaidrs ir precizēts, un vēl arī ir pētījumi, kas saka, ka nav vēl pilnīgi droši, kā saskriešanās notiks. Man likās, ka es esmu dzirdējis, ka jau ir reiz bijusi kāda saskriešanās mazliet ar Andromedu, bet varbūt man nav taisnība. Galaktika ir satikusies ar daudzām mazākām un viņas pakāpeniski aprijusi. Tas ir tiešām labi zināms, bet tik lielu šķiet, ka nav bijusi.
Nu jā, tā kā vieta iztēlei un modelēšanai. Jā, divām lietām. Tā, nu tagad. Es vēl gribēju pieminēt, jā, es arī kaut kad par šo pašu tēmu kaut kur lasīju vai rakstīju. Un tur bija, jā, ka it kā galaktikas saskrienās, bet tāpat tie plašumi ir tik milzīgi, ka kādai individuālai zvaigznei tur saskrieties ar citu ir ļoti, ļoti maza iespējamība. Bet tas, ko Agnes teica, jā, pa galaktiku saplūšanu, tas arī bija no Gaia, kura tāda ataseta pirmā vai otrā, bija tur atrasti arī sadursmes ar tādu mazāku punduru galaktiku, kur piena ceļš jau ir saskrējies, un tur ir interesanti, ka tas sakrita tieši ar Saules sistēmas rašanās brīdi kaut kā, tā kā ir pat teorija, ka šādas te galaktiku saplūšanas rada virpuļus un visādas papildu iespējas rasties jaunām zvaigznēm un planētu sistēmām, un tā arī varētu būt, varētu būt iemesls arī mūsu pašu izcelšanās vēsturei. Jā, ļoti intriģējoši. Tā, paldies par komentāru, Andi. Piedošana, man vēl viens komentārs par to, ka man ļoti patīk, ka tiek atbildēts uz tauta jautā. Tas ir, man liekas, ļoti nepieciešams. Īstenībā noderētu kaut kāda vieta, kur krātos šie jautājumi, jo citreiz sociālos viņi uzpeld un pazūd, un mēs varbūt redkolēģijā nemaz nevaram noķert. Bet, ja kāds no jums pamana interesantus jautājumus, kas ir parādījušies, tad padaloties arī ar mums, lai mums būtu tā reference. Es redzētu, kas tika jautāts un varbūt, ko jau citi ir diskutējuši tālāk, un tad mēs varētu profesionāli arī iztirzāt attiecīgo lietu. Tā, un tagad mēs ejam tālāk un dosim vārdu Kasparam, kurš arī piedalījās seminārā Ērglis Snepelē, bet ir arī saimnieks interesantai observatorijai Jelgavā. Lūdzu. Jā, ir tā, ka tas raksts tapa tamdēļ, kad es jau neatceros, vai Mārtiņš vai Ilgonis man uzbruka ar šo te vajadzību, ka jāuzvārsta. Lūk. Jā, tas skola tika renovēta, bišķi vairāk kā 2 gadu atpakaļ mums tika atgriezta. Un tur tika sacepts iekšā virkne lietas, kuras, manuprāt, nekur citur arī Baltijā skolās nav atrastas, sapņi. Un šis ir viens no sapņiem, konkrēti manējais. Jo, jaunībā man ir astronomija interesējusi, un tad man likās, ka tai astronomijai kopā ar to, kur es esmu šobrīd, 50 mazlietiņ plus, ka tas sanāk kopā, tad liekas, ka tā ir tāda forša lieta gan priekš sevis, gan arī apkārtējiem cilvēkiem, kad radīt to skaisto iekšā. Ja, es neatceros, vai es šo te uzrakstīju, bet tie cilvēki, kas šeit darbojās, tie ir jau tā astrofoto līmenī, praktiski visi izņemot vienu ir datoriķi. Un līdz ar to, ja jūs šādu darbu naktīs sēdēt augšā, to var darīt tikai tāds totāls sapņotāji. Līdz ar to, ja jums gribās sapņotājs, tad meklējiet pie datoriķiem. Tas ir apmēram no tās sērijas. Labi, paldies. Varbūt kāds komentārs, varbūt kāds no klātsošiem ir bijis Jelgavas observatorijā, jo es saprotu, ka tajos vakaros, kad ir observatorija atvērta demonstrējumi, tur nāk 100 cilvēku. Jā. Tā arī ir. Tad tiešām ir daudz, ņemot vērā, kad lai notiktu novērojums, ja tad publiskais, ir jāsakrīt vienlaiks vairākām lietām. Pirmkārt, man pašam ir jāgrib tanī vakarā tur būt, jo es nedzīvoju Jelgavā, man jābrauc uz turieni speciāli. Otrs ir jābūt skaidram laikam, trešais ir jābūt kaut kam redzamam. Ja, tad, Tad, kad man šīs lietas priekš manis noskaidrojās, kad šovakar varētu, es parasti ielieku kaut kādas 2 stundas pirms pasākuma sociālos paziņojumu. Un rezultātā šo 2 stundu laikā ir cilvēki, kas to pamana, un tad vēl mazāks procents, cik var atskriet tajā laikā.
Un tad tie, kas var atskriet, ir piemēram 150. Ja? Nu, tā tas veidojās. Jā, burtiski paveicis ar to, ka nav vairāk, jo es zinu, ko nozīmē, ka ir daudzi simti apmeklētāji. Tad faktiski nav iespējams 2 stundās tikt cauri. Man ir bijis lielākais vienā pasākumā 600. Tad ir vāks, ja? Tad tu vari rīkli pēc tam kaut kur likt mērcēties, burkā, lai atlapst. Šeit ir iesūtīts jautājums, kāda ir adrese? Meija ceļš 9. Ceļš 9. Jā, bet ja tu Google iemetīsi Jelgavas tehnoloģiju vidusskola, tad... Jā, tas ir labākais orientieris. Jā. Vai Agnesei kāds komentārs, jautājums ir? Man izskatās, ka Ilgonim ir. Bet jā, labi. Es neesmu bijis, bet es labprāt tur aizvestu astronomijas un fizikas skolotājus, Kaspar. Varbūt, ka mēs varam sarunāt kaut kad astronomijas skolotāju semināru noturēt Jelgavas tehnoloģijas vidusskolā. Droši, jā. Mans komentārs ir tas, ka man ir baigais prieks, ka cilvēki dara un atrod iespējas un uzņemās, un viņiem ir enerģija kaut ko darīt, gan šeit Kasparam, gan tāpat Annai un visiem, kas popularizē astronomiju. Un es piekrītu, jā, tie 600 it kā ir par daudz, bet no otras puses tas taču ir tik labi, ka cilvēkiem interesē. Tad mums kaut kā ir jāsadarbojas, un tieši tā kā Mārtiņš teica, varbūt tajā lablapā ir jāliek informācija par to, kur, kā sakontaktēt, un tad varbūt vairākiem cilvēkiem pavērsies šī iespēja, un es nezinu, vai Kasparam tas ir maksas pasākums vai nē, bet, ja ir nepieciešami vairāk cilvēku, varbūt, ka var piesaistīt kādu vēl runātāju un rādītāju, un varbūt pat kādu, kas atved vēl kādu teleskopu. Man 2 ir. Mēs vālējam ar 2. Jo tad, kad ir daudz cilvēku un tur ir rinda, te var redzēt vienā bildē mazliet, ja no tās rindas garāk ir. Tad es uzlieku to, kas savulaik 2006. gadā DZM projekta ietveros skolām tika likti, tie salikti vidusskolu teleskopiņi, un tad šo mazo es uzstutēju uz mēnesi, un savukārt, tad lielajā mēs skatāmies, vai to Saturnu vai tā. Jā. Labi. Paldies. Virzamies tālāk. Tālāk arī ir saistībā ar skolām, bet te ir raksts, es skatos, ka raksta autori nav pieslēgušies. Tā īsā informācija ir tāda, ka ļoti veiksmīgs starts ir bijis starptautiskajā astronomijas olimpiādē. Un tad te var arī ieskatīties, kādi ir bijuši daži no uzdevumiem. To es ieteiktu iepazīt šajā rakstā. Agnes minēja, ka ir kāda saistība ar astronomijas olimpiādēm bijusi, varbūt var iebilst. Jā, patiesībā 2 lietas. Pirmkārt, es biju klāta pašā pirmajā astronomijas olimpiādē, kas šeit ir minēta. Patiesībā tā ir astrofizikas olimpiāda. Tas bija Covid laikā, un visi bija attālināti. Tad mēs sēdējām klāt mūsu skolēniem tepat Rīgā un devām morālu atbalstu un tam līdzīgi. Un, tajā laikā nebija tik labi, bet tā bija pirmā. Un man liekas, ka jau ar katru reizi iet ar vienu labāk, jo arī ir vairāk skaidrs, kādi ir tie uzdevumi un kāda tipa un kas ir jāmācās. Liels prieks, ka ir dalībnieki, un liels prieks, ka dalībnieki cenšas visu gadu, lai tur tiktu. Un tad tā pati olimpiāda, tas, ka viņa vispār eksistē, tiem dalībniekiem dod ļoti daudz. Gan tur ir pieredze, gan intelektuālās sarunas, gan jaunas draudzības, gan kontakti, gan iespaidi no citām valstīm, un viņi to paši ir ar savu mācīšanos, ar savu darbu nopelnījuši. Un izskatās, ka iepriekšējie olimpieši
arī palīdz. Un es pati esmu bijusi arī starptautiskajā matemātikas olimpiādē, un tad no tā tas viss, tā visa informācija, ka tas ir tiešām vērtīgs pasākums šiem cilvēkiem. Tā kā iesaku mācīties un piedalīties vispirms Latvijas astronomijas olimpiādē atklātajā, kur droši vien var kāds pakomentēt, kad būs. Un tad jau var tālāk domāt par šo. Jā, labi. Tā, paldies par šo. Tad detaļas lasam pašā rakstā. Un tālāk mēs pārējām pie nākamā raksta, kas ir rubrika Astrovieta. Dažkārt mums šie raksti ir pavisam īsi vienas lapus apjomā, citreiz ir viens atvērums, bet šeit mums ir tā kā vesels 3 lapus, un mums ir autors Imants Liepiņš. Es redzu, ka Imants ir pieslēdzies mūsu zvanā. Laipni aicinu pakomentēt. Jā, sveiciens visiem. Esmu zvaigžņotās debesis lasītājs, un man liekas 20 un vairāk gadu garumā. Varbūt pat ilgāk. Pirmo reizi man ir radusies iespēja pašam kaut ko uzrakstīt. Un tātad Purpura kalna observatorijā es nokļuvu nejauši. Man bija iespēja vasarā aizbraukt uz Ķīnu saistībā ar UNESCO literatūras pilsētu tīklu, un mūs aizveda apskatīties arī observatoriju citu pasākumu starpā. Un, protams, ka tā ir pietiekami interesanta vieta, ko es arī citiem, kam iznāk būt Ķīnas vidienē, iesaku apmeklēt, jo tā ķīniešu astronomijas, es nezinu, teikt, tradīcija vai kā, viņa ļoti atšķirās no mūsu, teiksim, no rietumu zinātnes šiem te pirmsākumiem. Protams, tagad astronomija ir viena visur, bet tas pirmsākums viņiem ir ļoti interesants ar saviem instrumentiem un pilnīgi citu pieeju. Bet izmantojot iespēju, es gribētu visiem klātesošajiem un arī tiem, kas varbūt skatīsies podcastu versijā, dot norādes uz tādām lietām, kas ir, kur Latvijas ne tikai astronomi, bet arī citi zinātnieki ir izdarījuši interesantus sasniegumus starptautiskā mērogā, izstrādājuši jaunas tehnoloģijas un kaut ko interesantu izdarījuši, jo viens no maniem darba pienākumiem ir meklēt informāciju un tulkot ziņas par to, kas Latvijā notiek interesants priekš ārzemju auditorijas. Es tagad iemetu linku čatā, varbūt var uzlikt uz ekrānu un parādīt arī pārējiem atvērt. Tur, piemēram, ir viens šāds te raksts ārzemju medijos par Latvijas tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Un tātad ārpus Latvijas ārzemnieku auditorijai ir ļoti interesanti tas, kas pie mums top, kaut kas jauns, kaut kas interesants. Piemēram, ļoti populārs bija raksts par to, kā izdevies zilo govi izcelt no iznīcības un atjaunot šo te zilo govi sugu. Tā kā, ja jums ir kaut kādas iespējas, tad sūtiet idejas, sūtiet linkus un mēģināsim ieinteresēt arī ārzemju auditoriju. Un savukārt attiecībā uz astronomijas popularizēšanu skolniekiem es ieteiktu izmantot to, kas saucās skolas somas programma, un varbūt mēģināt panākt, ka valsts nofinansē skolnieku vizītes observatorijās un paskatīšanos kosmosā tieši caur to skolas somas programmu. Jo es arī no savā skolnieciņa redzu, cik tas ir efektīvi un cik tas ir pareizi. Paldies par interesanto komentāru un ieteikumu. Skolas somas programmā ir Latvijas Universitātes muzejs, kurā ir attiecīgi Friedrichs Sandera un Latvijas astronomijas kolekcija, un uz turien ļoti bieži nāk skolēnu grupas tieši caur šo somas programmu. Tas veido diezgan būtisku daļu no apmeklētāju plūsmas. Tā ir ļoti laba lieta. Varbūt Agnesei arī ir, kas komentējums vai nu par Ķīnu, vai nu par tām skolas lietām. Man ir vairāk par Ķīnu. Man pārsteidza, ka raksts ir, izskatās tur kārtīgi pilsēta, un zinot
Ķīnas pilsētas un to smogu, kas tur ir no manas iepriekšējās vizītes Ķīnā. Man likās, ko tad tur vispār var novērot, bet izrādās, ka viņi ir prātīgi, ka viņi tā jau nenovēro vairs no tieši tās pilsētas centra, bet tāpat tās kā mūsu Latvijas universitāte ir atstājusi to vēsturisko observatoriju priekš tieši ekskursijām un cilvēku ieinteresēšanas. Tas ļoti, ļoti prātīga lieta. Ķīnā mēs bijām Pekinā, tad mēs arī redzējām, aizbraucām tur uz viņu observatoriju un redzējām šādus vecos vēsturiskos instrumentus, arī ir interesanti. Šobrīd gan vairs nepateikšu, kur tas ir, bet noteikti internetos var atrast, gan ja jūs gadaties tur, kā tur tikt. Gan jau arī citās lielajās pilsētās varētu būt kaut kas līdzīgs. Es arī esmu redzējis vairākās pilsētās, esam šādus te instrumentus, nevis klātienē, bet tieši caur attēliem, un tad man personīgi arī tāds kā jautājums, vai gadījumā nav tā, ka ir paņemts kāds senais instruments, un tad viņam ir izveidots vairākas kopijas, un tad šo kopiju modeļi ir novietoti pie dažādām observatorijām. Tas vienkārši man vairāk par tāds jautājums. Mums arī tad, kad mēs bijām Nanjingas šajā te Purpura kalna observatorijā, tur bija, tā teikt, informācija pie katra eksponāta, ka tie ir tādā un tādā gadsimtā izgudrotie oriģināli, izgatavotie, un ka viņi ir pārvesti tagad uz Purpura kalna observatoriju no tādas un tādas pilsētas. Tā kā tie astronomiskie novērojumi, viņi jau Ķīnā notikuši dažādās vietās, ņemot vairāk, cik tā valsts ir milzīga. Un tāpēc arī tagad, teiksim tā, gar šiem te aizgājušo gadu 1000 instrumentiem grābstīties īsti neļauj, bet var skatīties tādos 30 un 40 gadus vecos teleskopos. To gan apmeklētājiem ļauj. Labi, jā, paldies. Paldies autoram un ilgadējiem lasītājiem novēl arī turpmāk uzrakstīt mums kādus rakstus. Neātrāk kā vēl pēc nākamajiem 20 gadiem. Virzamies tālāk. Nākamais ir tāds īsts atskata raksts par to, kā ir gājis mums šajā gadā ar sudrabaino mākoņu novērojumiem. Un man jāsaka, ka paskatoties, kā ir gājis kopumā kopš 2021. gada, un tad sākumā varēja likties, ko mēs tur varam ņemties ar tiem mākoņiem, bet katrs gads ir atšķirīgs un arī pieaug prasmes un pieaug arī metodas tehniskās novērošanai un informācijas apstrādē. Tā kā man jāsaka, ka citreiz varbūt pats galvenais nav tas novērotais mākonis, bet pats galvenais ir tās metodas, kā mēs veicam triangulāciju kādam notikumam no vairākiem skatu punktiem. Un tas ir šobrīd ļoti aktualizējies saistībā ar to projektu, kur mēs attīstam All-Sky 7 staciju tīklus, lai novērotu meteorus un arī tajā skaitā varētu novērot sudrabainos mākoņus un ziemeļblāzmas un tās telpiski ģeoreferencēt. Tā kā tas ir tāds interesants pamats. Un šeit šī gada galvenā īpatnība bija tā, ka sudrabainie mākoņi bija ārkārtīgi dinamiski un strauji mainījās. Ja iepriekš sinhronizācija foto uzņēmumam ar 1 minūti bija pilnībā pietiekama, jo mākoņi ir tālu, augstu, un kas tur daudz var izmainīties minūtes laikā, un tiešām viņi bija diezgan stabili, tad šogad laikapstākļi bija tādi, ka faktiski jau pēc 15 sekundēm bija jūtams izmaiņas, un tie attēli, kas bija ar lielāku laika atšķirību fotografēti, radīja zināmas grūtības tos savietot precīzi kopā. Tā kā bija tāds interesants moments. Tālāk pie atrisinājumiem mēs nekavējamies, un jau tuvojoties mūsu ziemas numura noslēdzošai sadaļai, vēl viens raksts, un tas ir par vēsturi.
Jā, vēl pirms pārējiem, es skatos, arī tikko ieskrēja jautājums. Aivis Mējers jautā, vai bilžu izšķirtspēja ir uzlabojusies. Te ir interesants tāds efekts, ka starpības starp 1., 2. un 3. gadu tur bija vērojams, ka tiešām attēla kvalitāte uzlabojas, bet pēdējos 2 gados nav uzlabojusies attēla kvalitāte. Mums jāsaka, ka dažos gadījumos pat varbūt telefonos iebūvēti kaut kādi pēcapstrādes algoritmi mēģina kaut ko izlīdzināt. Tā kā kaut kādas tās gudrās lietas citreiz varbūt pat var sabojāt astrofoto. Tā kā tas vēl tāds atvērts jautājums, bet nekas fantastiski nav tagad tā gājis vēl labākā virzienā tieši no ikdienas lietotāju viedokļa. Tā, lūdzu, Ilgoni par rakstu. Jā, rūpīgāk iepazīstoties ar vēstures zinātnes principiem, izrādījās, ka viens no svarīgākajiem elementiem ir iegūto rezultātu analīze un dažādu laikmetu raksturojošu likumsakarību formulēšana. Tas ir tas, uz ko mūsdienu vēsturnieki tiecas. Bet man, kā neprofesionālam vēsturniekam, daudz svarīgāks šķiet tas atklājumu prieks. Varat iztēloties, kā Hovards Kārters priecājās, kad viņš atvēra Tutanhamona kapenes, piemēram. Šis nav tik apjomīgs gadījums, bet tāpat laikā neliels atklājums šeit ir. Man ir liels prieks, ka no vēstures aizmirstības ir izdevies izvilkt un jums stādīt priekšā šo personu, Hariju Kārlailu, kurš bija stikla fabrikas direktors un tāpat laikā kaislīgs astronomijas amatieris Latvijā 20. gadsimta sākumā. Informācijas par viņu ir šausmīgi maz. Piemēram, es tā arī nezinu, kur un kad viņš ir dzimis un kā viņš ir nonācis Latvijā. Par to, ko viņš ir darbojies Latvijā, ir fragmentāras ziņas, ko viņš ir darījis pēc Pirmā pasaules kara, atkal nav zināms. Un tomēr no šiem drupatiņām, no ļoti dažādiem informācijas avotiem, es esmu centies salikt kopā, ko iespējams, un parādīt jums viņa dzīves stāstu šajos te stiklos, Ventspils pusē, kur atradās fabrika, ko viņš tur darīja, kā palīdzēja fabrikas strādniekiem veidot sociālo dzīvi, kā braukāja uz Rīgu, uzstādamies ar priekšlasījumiem, kādas interesantas iekārtas viņš būvēja, no kurām viena vai divas, varbūt arī debes globus ir nonākuši tagad Latvijas Universitātes muzejā. Visādā ziņā interesanta, neordināra personība, ar kuru es aicinu iepazīties. Komentārs tur ir, ka Ilgonis saka, ka tas ir gandrīz kā detektīva darbs, un es tevi ļoti labi saprotu. Tad, kad ir jāmēģina atrast informāciju par savas dzimtas senčiem, tad tas arī liekas tā kā detektīva darbs mēģināt saprast, ko un kur un kā, bet tev ir nākamais līmenis, tev ir kāds cilvēks, kas vēl nav latvietis. Varbūt tas ir no vienas puses labi, jo viņš ir tā kā tāda baltā avs bišķīt, ne vēl melnā, ne baltais zvirbuls. Ka visi tā kā viņu zina, tas anglis droši vien, vismaz tajā laikā, bet nebūs nekādās baznīcas grāmatās droši vien. Katrā ziņā ļoti interesants raksts patiešām. Jā, tas ir arī tāds, man bija jaunums izdzirdēt šādu uzvārdu un arī uzzināt par tām aktivitātēm, kas bija bijušas. Tā, virzamies tālāk. Krustvārdu mīklu neatstāstam, bet šajā numurā ir krustvārdu mīklu un arī nākamajos tādas iespējams būs, ja būs lasītāji atsaucība un WhatsApp grupā jau kāds bija pacenties iesūtīt arī atrisinājumu, kas nav nepieciešams. Un tālāk mums ir tādas... Iebildīt, ka drīkst arī iesūtīt savus sastādītās krustvārdu mīklus. Jā, tas būtu labi.
Un tālāk mums ir sadaļa par debesu apskatu, kas saistās debesu apskatu ziemas sezonā. Plus man uzreiz arī jāsaka, ka ienāk jautājumi, kur ir astronomiskais kalendārs. Un tad varbūt tieši Ilgons varētu iepazīstināt ar šīm pārmaiņām. Nu, lūk, un atbilde daļēji tas ir šeit. Tātad, sākot ar šo te žurnālu numuru, mēs esam pārstrādājuši šīs sadaļas satura, ievietojot arī krietnu daļu no materiāliem, kas līdz šim bija astronomiskajā kalendārā. Vairāk tur par spīdekļa redzamību diennakts tumšajā laikā, par mēnesi fāzes vizuālā izskata izmaiņām, par astronomiskajām parādībām noteiktajā laika posmā, vairāk vizuālā materiāla. Vienīgais, kas tātad šeit nav no astronomiskā kalendāra, ir dati katrai dienai, saule lec, saule riet, mēnesis lec, riet un mēnesis fāzes. Ne, mēnesis fāzes šeit ir. Bet tās ir tādas lietas, ko var atrast gan kā parastajos kalendāros, nespecializētajos, gan arī dažādās internetā lietotnēs. Līdz ar to es domāju, ka mūsdienās tā nebūtu liela problēma un tas nav nekāds būtisks zaudējums. Toties šī sadaļa kļūsi, manuprāt, tirkošāka un interesantāka. Jā. Varbūt ir komentāri, jautājumi. Ja nav, tad ar to arī mūsu... Jā, lūdzu, Imanti. Es tikai gribēju pateikt atzinību par žurnāla izcilo dizainu, kas vienmēr tāds ir bijis. Jo, manuprāt, Zvaigžņotā debesis ir viss saprotamākais žurnāls dizaina ziņā, neraugoties uz nelielo izmēru un sarežģīto tematiku. Viss ir perfekti vienmēr izvietots pa lapām un visu var saprast un visi elementi ir savā vietā. Un es domāju, ka citiem žurnāla izdevējiem vajadzētu ņemt piemēru no Zvaigžņotās debesis. Jā, man jāsaka, tiešām mums ir ļoti lieliska sadarbība ar Latvijas Universitātes akadēmisko apgādu. Maketētāji Baiba Lazdiņa dara brīžiem neiespējamu, tāda varbūt izvēl ārā to bildi tādā ļoti labā pārskatāmā formātā. Arī tad, kad mums bija žurnāla tā kā restartēšana 18. 19. gadā, vēl notika tā visa pārveidošanās, mēs arī tieši skatījāmies tādus starptautiskus prototipus, un viens no iedvesmas avotiem, piemēram, bija arī franču Science Vie, kur arī ir līdzīgs tāds nelielais formāts, un arī teksts ir izkārtots 3 slējās līdzīgā veidā, tā kā arī ir gan jauni meklējumi, gan arī skatāmies labus piemērus, kas citur jau strādā. Tā, ar to mēs gan varam noslēgt, bet es vēlos vēl dot iespēju Agnesei pateikt kādus apkopojošus secinājumus, iespaidus par ziemas numuru vai par Zvaigžņoto debesu kopumā, un tad arī jau... Jā, patiesībā man ļoti patīk astronomija, un man ļoti gribās lasīt Zvaigžņoto debesi, bet kaut kā vienmēr nav laika. Un tad, kad man tagad bija mājasdarbs, kārtīgi izlasīt, es biju ļoti patīkami pārsteigta, cik tas viss ir labi uztverams parastam cilvēkam. Nav jābūt kaut kādam maģistram astronomijā vai fizikā, lai saprastu gandrīz visu žurnālu. Un patiešām tas gan izkārtojums, gan uztvere, gan attēli, varu tikai ieteikt. Tā kā droši lasiet un noteikti abonējiet, un cerams, ka man būs laiks arī nākamajam. Jā. Paldies! Paldies par labiem vārdiem un novērojumiem. Paldies visiem autoriem, paldies lasītājiem, šī pasākuma dalībniekiem. Tā, mums vēl... vai mums nav vairs jautājumi, komentāri.
tad ar to mēs noslēdzam šī gada pēdējo numuru atvēršanu, un tad tālāk jau tiekamies 2026. gadā. Visu labu!